manipulācija arī tātad pamatā ir vara kontrola pār otru cilvēku. Un jā, viena no tādām smagākajām manipulācijas formām ir šis gaslighting. Diemžēl Latvijā vēl nav tāds latviskots tulkojums, tā viņu arī var atrast internetā, sociālos tīklos gaslightings. Un tas nozīmē, ka mēs otram, tādos vieglos vārdos sakot, mūsu mērķis ir otru padarīt traku pēc mazliet. Likt justies viņam trakam, tā ka viņš sāk apšaubīt savu realitāti, savus uzskatus un savas vērtības. Nāc pie manis un saka, klausies, Aiga, man liekas, mums kaut kas nav attiecībās, es gribētu kaut ko uzlabot, un man šķiet, ka tu pēdējā laikā ļoti daudz pavadi tur laiku, nezinu, tur klubos vai vēl nezinu kur. Un tad es savukārt Akselam atbildu nevis ar tādu saprotamu tādu situāciju, kad ok, klausies, parunājam par to, saprotam, kas tur ir, bet es saku, tu pārspēlē.